Aizvadīta Aspazijas 160. dzimšanas diena, un tā nosvinēta arī Kastaņolā, Šveicē, kur pie Lugano ezera atrodas Raiņa un Aspazijas muzejs. Apaļās jubilejas svinības nākušas ar priecīgu ziņu Kastaņolas gājēju ielas pārdēvēšanu par godu Rainim un Aspazijai. Sadarbībā ar portālu latviešu.com vairāk stāsta Ilze Kalve. Izcilo latviešu dzejnieci 160. jubilejā devās godināt no malu malām, no Šveices, Polijas, no Itālijas, dažiem ceļā pavadot pat 8 stundas. Kastaņolas domas ēkā apmeklētājus gaidīja literatūras un mūzikas pēcpusdiena. Viens no pasākuma mērķiem bija parādīt šveiciešiem, pastāstīt viņiem itāļu valodā, kādēļ Rainis un Aspazija mums ir tik svarīgi un kādēļ mums ir svarīgi viņu piemiņu saglabāt. To, cik viņi ir lieli personības un dižgari, latviešiem jau nav jāstāsta, mēs jau to apzināmies. Tas, jo vairāk mazās valstīs eksistē un turpinā eksistēt un reprezentē savu kultūru arī šeit, jo vairāk būs arī taisnībās mūsu pasaulē. Lai arī dzejas lasījumi bija latviski, tomēr pētījums par Aspazijas devumu cīņā par sieviešu tiesībām tika prezentēts itāļu valodā. Šveice, Latvija vadītājs Alans Šerderets savā priekšlasījumā bija ļoti iedziļinājies pieminekļos, kas veltīti abiem dzejniekiem. Un viņš sāka ar to, ka Rainim uz viņa 100 gadi uzcēla Rīgā pieminekli 5 metru augstumā sēdošam cilvēkam. Bet visur, kur ir Aspazija, viņa ir vai nu Raiņa fonā, vai Jūrmalā ar kaķi. Par godu jubilejai katram apmeklētājam tika dāvāta piemiņas atklātne ar Aspazijas dzejoli Tas vārds. Man likās ļoti būtiska brīvības tēma, ko Aspazija ir iekļāvusi savā dzejolī, Tas vārds, un ko mēs arī dziedājām paši un iemācījām publikai, jo tās brīvības alkas gan individuālas, gan valstiskas, gan nacionālas brīvības alkas, kas piemita Aspazijai un Rainim, protams, arī. Man liekas, ka tas ir visiem ļoti svarīgi, un to varēja saprast gan latvieši, gan visi tie, kuri bija nelatvieši. Lugano drīzumā gaidāms vēl viens latviešiem svarīgs notikums – jaunas ielas atklāšana. Lugano pilsēta ir pieņēmusi lēmumu vienu no esošajām ieliņām, manuprāt, viskaistāko Kastaņolas ielu, kas lejas tieši virs Raiņa un Aspazijas muzeja un iet kalnu pa augšā, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Lugano ezeru, pārdēvēt Raiņa un Aspazijas ielas vārdā. Ir gaidām šīs ielas svinīgā atklāšana, bet plāksnītes jau ir pieskrūvētas un šo ielu var izstaigāt. Tā ir brīnišķīga bruģēta kājām ejama ieliņa. Šo ielu sauks Via Rainis Aspazija, un uz plāksnītēm ir uzrakstīts, ka šie ir latviešu dzejnieki. Lai arī bija plānots, ka Raiņa un Aspazijas muzejs drīzumā būs apskatāms tikai virtuālajā vidē, tomēr iespējams, ka tas paliks pašreizējās telpās. Ilze Kalve, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.